Labvakar, meitenes. Šodien man tāda doma ienāca un papētīju šos te abus mūsu produktus, numur 3 un numur 4, jo šobrīd ir diezgan daudz cilvēkiem saistība ar nervu sistēmas problēmām, un ne tikai. Un es teiktu tā, ka šobrīd ir ļoti, ļoti svarīgi mums pašām profilaktizēt, tieši aizsargāt savu nervu sistēmu. Un šie te divi produkti, kas mums ir speciāli izveidots mūsu, protams, komplektam, kas ir saistībā ar narkotisko vielu un atkarībnieku ārstēšanu, tad ir šie te divi produkti, kuru mēs varam izmantot arī atsevišķi, kā nervu sistēmas un balansēšanas produkti. Vispirms parunāsim par kompleksu numur 3. Šajā kompleksā ir pegnola harvala ekstrakts, artišoks, ginka biloba ekstrakts un tieši ginkas lapas ekstrakts un asinszāle. Tādi 4 interesanti sastāvi, un tad sīkāk drusku par to, ko viņi dara. Sevišķi šāds te pigmēla harmāla plaši ir pazīstams kā savvaļas augs, ir krūmu augs, ir no šīs te krūmu dzimtas. Šis augs parasti aug skābā augsnē. Auga sēklas tiek izmantots kā dezinfekcijas līdzeklis un gaisa atsvaidzinātājs, un tiek uzskatīts, ka tā atvairīs no ļaunajiem gariem un ļaunām acīm. Tātad šāds te augs, kuru arī pie mums arī izmanto, viņš ļoti, ļoti reti, starp citu, mums auga, agrāk bija vairāk, bet šobrīd ļoti grūti atrast, jo ir skābas vides, bet viņi tur vairs neaug tādi interesanti kā šajā bildītē, kad šīs te sēklas ir tādās cepurītēs. Bet īstenībā viņš ir austrumu augs un austrumu medicīnā ļoti, ļoti izmantojams un izmanto. Ārstniecības augam ir ļoti spēcīgi alkaloīdi un beta-karbalīns. Karbalīns, harmīns, atsakot tādas ļoti sarežģītas vielas, kuras ļoti dažādās augu daļās, gan sēklās, gan saknēs, gan kātos, gan lapās un ziedos, tad visā augā šīs te vielas ir. Sēklās ir ļoti uzglabāts ievērojami daudz alkaloīdu, līdz ar to harmāla piemīt daudzas ārstnieciskas īpašības. Pateicoties minētai vielai klātbūtnē, tā ir ekstrakti izmanto šādos gadījumos, tad kādos mēs parunāsim. Novērš augšējo elpceļu infekcijas, novērš menstruāciju traucējumus, mazina menstruācijas sāpes, palielina ķermeņa pretestību ar autooksīdu īpašībām, novērš elpošanas problēmas astmas pacientiem, palīdz izvadīt tārpus parazītus no zarnām, ir atkrēpošanas līdzeklis, ir noderīgs galvasāpēm un kaulu sāpēm. Ir pret iekaisumiedarbība rīklis infekcijām, tā ir ļoti relaksējošas īpašības samazinot asinsvadu spiedienu, tieši asinsvadu. Tad asinsvados ar mums ir spiediens, tas nav tas, ko mēs mēram ar aparātu, bet tieši pašā asinsvadā, tad, kad mums ir, biezas asins, tad rodās starp vēnu sieniņām un asins šķidruma, tad starp asinīm ir rodās spiediens, un tad viņas paliek šīs te vēnas plašākas, izspiežās uz āru. Tas ir iekšējais vēnu spiedums un asinsvadu spiediens. Tad šīs te līdzeklis arī ir viens no tiem, kas mums palīdz samazināt šo te asinsvadu spiedienu. Samazina tādas problēmas kā depresija un stress, un šodien sevišķi par to mēs runāsim. Atvieglo stresu saistītu bezmiega problēmu, jo miegs ir pirmām kārtām, kas mums ir vajadzīgs, un lai arī stresu nomierinātu,
lai mazāk mums ir stress, ir par to ir jāizguļas. Un pareizi jāizguļas, ja? Tātad atbalsta atkārtības un uztveres problēmas, tiem, kam ir ļoti problēmas ir ar smadzenēm, diabēta, krampus, saaukstēšanās, faringīta un rīklas iekaisumi, augstu roku un pēdu, tiem, kam nav, sakot, asinsrites atteces, ja, kam ir, piemēram, mazasinības, ja, kam nav cirkulācijas, ja, tad viņš arī palīdz, tad pie Parkinsonu reumatisko sāpju gadījumos ir noderīgi tādām slimībām kā gripa un saaukstēšana. Arī šo te mēs varam izmantot pie saaukstēšanās. Ir spēcīgs pretsāpju līdzeklis un nostiprina atmiņu. Līdzsvaro hormonus un lieliski ietekmē hormonu sekrēciju, baro iekšējo komfortu un mieru, palīdz samazināt spriedzi, ir priekšrocības urīnceļu infekciju gadījumā. Un mūsu urīnceļu un mūsu visu urīnu sistēmas izvadīšana un arī pašu nieru sistēma mums atbild par nerviem. Ja mums ir kādas problēmas ar nierēm vai nieru slimnieki, tie arī ir pirmām kārtām visstresainākie un visātrāk pieņemās viss pie sirds, jā, vārdsakot, nieres mums atbild par nervu sistēmu. Un arī šajā gadījumā šo te sistēmu, numur 3 arī ir tas, kas mums sakārto šo te balansu, nieru balansu. Palielina pie kaulu veidošanās aktivitāti, tātad ne tikai pie tātad pusauģiem, ja, kas normalizē augšanu, ja, šis te palīdz, bet arī pie lūzumiem un pēc lūzumiem arī palīdz, jo viņš palīdz nerumbēties struktūru vienībām kaulos, jā, tātad rumbējumi, lai nav muskuļu sastrēgumu pie lūzumiem. Svara zaudēšanas procesu atbalsta un pātrina vielmaiņu, normalizē vielmaiņu, mazina sāpes vēderā, efektīvi pie miega problēmām izraisa narkotiku lietošanu. Ko izraisa narkotiku lietošanu? Tāpēc arī ir šis te produkts ir piesaistīts pie šīs te programmas, ko jau es iepriekš teicu. Palīdz izdalīt hormonu serotonīnu. Tātad serotonīnam ir jānormalizējas un noteiktā daudzumā jāizdalās, lai mēs mierīgi un pareizi gulētu. Ja, tātad miega normalizācijai. Padara cilvēkus mierīgākus, ietekmē uz gremošanas sistēmu. Regulē nervu sistēmu un noder miega traucējumu gadījumā. Tas aktivizē reproduktīvos hormonus, varikozās vēnes, migrēnu, tātad arī sklerozes, limfedēmu, lipodēmu, podagras slimības un daudz šādas te asinsvadu traucējumu gadījumos. Ja? Tad viss, kas saistīts atkal ar asins atteci. Tas var atbalstīt garīgo attīstību. Protams, mums ir visam tam jābūt balansā, ja? Mēs nevaram tikai fiziski attīstīties vai normalizēties, bet arī mums ir jābūt garīgi. Tātad ir arī iet runa par smadzeņu attīstību un smadzeņu skābekļu saglabāšanu smadzenēs. Ir šeit artišoks. Par artišoku mēs esam daudz runājuši, te drusku mazāk, bet artišoks ir tas, kas aknām bagātina ar dzelzi, ja, tātad aknām dod dzelzi, lai bagāts ir ar šķiedrvielām, uzturu bagātinātājs, kas atbalsta kuņa zarnu traktu veselību. Protams, arī šim te ir jābūt sakārtotam, par to jau mēs esam daudz un tik runājuši, un artišoks ir viens no tiem, kas arī mums palīdz ar šo te sakārtot, bet šeit viņš ir pielikts klāt, jo artišoks dod to šim te hormonālam dod šo sabalansētību, lai normalizētu caur zarnu traktu uzsūkšanos nervu šūnās. Un asinszelta.
klāt ir. Tas darbojas kā antioksidants, antidepresants, ja asinszāle ir nomierinoša, palīdz gastrītu čūlu ārstēšanā, jo palīdz arī melatonīna izdalīšanos, ja, tad asinszāli pielikt šeit klāt tieši priekš melatonīna sakārtošanas, ja, un pie menopauzes simptomiem. Arī šajā gadījumā, kad pāri pa 40, ir jau daudziem, kam ir menopauze, sākās process, ja, un kam jau ir menopauzes process, kam ir sevišķi šis te produkts ir ļoti, ļoti efektīvs pie karstuma viļņiem, ja, tiem, kam ir, vai lēkājošiem asinsspiedieniem, jo, kad sāks menopauze, tad hormonālā sistēma mums it kā sabrūk un iet citādā virzienā, ja, un nespēja citreiz organisms to visu sabalansēt. Un tad asinszāle arī mums ir atsevišķi, kā zinām, ja, arī var šo te asinszāli padzert arī tad, kad ir šis te disbalans, bet arī šim te kopā, lai šī te nervu sistēma kopā sabalansētos, lai viņa nomierinātos, lai sakārtotos šie te hormonālās sistēmas arī pie tādām, arī šādām te pie menopauzes arī ļoti, ļoti efektīvi. Un, protams, ginka biloba, to jau mēs pagājušreiz runājām, kas ir pamata elements asins plūsmas smadzenēs. Tātad nervu šūnas mums sakārto un dod skābekli smadzenēm. Ginka biloba. Šeit ir tāpēc arī ir pielikta klāt. Ja, jo viss kopumā ir vajadzīgs. Nevar vienu produktu tikai nervu sistēmai iedzert, nervus mēs nomierināsim, kā piemēram, to pašu mūsu dārgo bolderiānīti, ja. Jā, viņš nomierina šos nervu sistēmas, bet skābekli nedod, ja šūnām. Nervu šūnai ir jābūt ļoti daudz skābeklim. Jā, un arī šīm te smadzenēm caur nervu sistēmu. Aknai jābūt skābeklim un smadzenēm jābūt skābeklim. Jā, un tad ginka biloba ir tā, kas dod šo skābekli tieši virza uz smadzeņu šūnām. Ļoti redzenei un tīklenei, jā, tad acs sakārtošanai, aizsardzībai, ausu vibrācijas, jo šobrīd arī par ginka bilobu atsevišķi runājot, un arī šo te produktu var dot tiem cilvēkiem un jauniešiem un bērniem, ja, kuri ļoti daudz staigā ar austiņām, ja, kuri klausās austiņās un šī te vibrācijas sāka kaitēt dzirdei, ja, jo nedrīkst daudz staigāt ar austiņām un klausīties austiņās mūziku, ja, skaļu mūziku nevar. Jā, it sevišķi, ja tu mierīgi klausās, tad arī labāk jau ir, bet tik un tā nedrīkst ilgāk par 15 minūtēm ausīs nedrīkst būt nevienai skaņai. Mēs dzirdam daudz tāpat visādas skaņas, jā, un vibrācijai jābūt ir vienmērīgai. Tad, kad mēs klausamies uz austiņām, tad šī te vibrācija mūsu bungādiņas savibrē nepareizā ciklā. Un sāk būt problēmas ar dzirdi. Jā, ļoti daudziem bērniem ir nepareiza dzirde, jā, jo arī tas ietekmē tieši uz vibrāciju. Un arī ginka biloba ir tā, kas šo vibrāciju palīdz sabalansēt un dod vibrācijai spēku, šīm ausu vibrācijai tieši, jā, tad bungādiņas saglabāšanai. Mazina migrēnu un galvasāpes, ja, tāpēc arī kā skābeklis, jo vairāk skābeklis būs smadzenēm, jo šīs te galvasāpes pāries ātrāk un nerodas vairs migrēnas nav. Bet arī šo te, tas viss mums tur ir klāt. Ginka biloba arī novērš menstruācijas traucējumus, mazina menstruācijas sāpes, gan atsevišķi lietojot, gan arī šo te produktu. Tātad pretestība tieši pie antioksidantu īpašībām, ja, novērst astmas pacienta elpošanas problēmās, bet šis te numur 3. Ne tikai ginka biloba atsevišķi, var arī atsevišķi, bet tas būs mazāks efektīvs kā numur 3. Arī pie astmas spazmām, tātad pro šīm te lēkmēm.
var pat to kapsulu nosūkāt, ja, viņi arī ļoti efektīgi noņem spazmu. Tad, protams, nodrošina tēpu un parazītu izvadīšanu zarnās, tad izvadīšanai, ja, jo gan caur nervu sistēmu, caur lietojot mums arī pieņemsim mūsu olīvu lapu, ja mēs lietojam, tad arī viņa palīdz mums izvadīt, bet ginkga biloba un numur 3 ir tas, kurš vēl ātrāk un palīdzēt pareizi izvadīt, jo ļoti svarīgi ir, ja viņi nobeidzās, mēs viņus nobeidzam tārpus un neinteralizējam, ja, it sevišķi, kad ir sakopojumi, ja, tad pie vēža šūnām, pie vēžiem, ja, ir parazītu sakopojumi ļoti daudz, viņi nespēja izvadīties. Tad šis te produkts ir tas, kas izvada ārā visu toksīnus, tārpus, ja, visu vada spēcīgākā, ātrā, tā, lai viss tur attīrītos, ja. Arī atkrēpošanas līdzeklis, ja, gan pie bronhītiem, gan pie plaušu problēmām, ja, arī pie asmas, ja, atkrēpošanas līdzeklim ļoti efektīvs pie galvas sāpēm un kaulu sāpēm, pret iekaisumu un tieši rīklas iekaisumiem arī, jo šie cilvēki, kā jūs teicu, šis te produkts ir priekš narkologiem, tātad narkomāniem un atkarībniekiem, ja, gan alkoholiķiem, gan arī starp citu smēķētājiem. Ļoti, ja, palīdz un viņiem ir vajadzīgs šīs te krēpas izvadīt, ja, un viņiem no toksīniem rodās krēpas, un tad viņi ļoti labi šis te tiešām palīdz un tieši rīklas galā, ja, infekcijas noņem. Tad ir relaksējošās, palīdz relaksēties, samazina asinsspiedienu, gan tādu, gan arī vējas spiedienu, tātad depresija un stress, un tas ir pirmām kārtām. Arī ginkga biloba pati atsevišķi arī palīdz pie stresa, ja, jo caur to šo te skābekli, ko viņa dod šūnām, tad arī stress mazinās. Un ļoti efektīgi ir uztveres problēmas. Ja tas ir, ja cilvēks vai bērns nevar koncentrēties vai uztvert to, ko viņam saka, viņš nevar ilgi viņam jāstāsta, ja, vai viņš ir ļoti agresīvi bērni, tagad ļoti daudz ir jaunieši pusauģi, ja, viņi nevar nomierināties, nevar koncentrēties, ja, tad arī ļoti efektīgi šeit šo te lietojot, viņš nomierinās. Nevis tas ir tāds kā antioksidants, ne, bet antidepresants, tā es gribēju teikt, jo ārsti lielāko daļu mums izraksta antidepresantus, ja, arī gan bērniem, ja, lai viņi tur nomierinās, ja, lai viņi var savākties, bet tas nedod, tas tieši otrādi ar laiku šīs te nervu šūnas ir nobloķētas un viņas neatjaunojas. Ar šo te numuru 3 viņas nomierinās, bet atjaunojas un palīdz ar šo te kokteili, jā, var sakot, visu šitiem 4 augiem kopā, viņi ar skābekli kopā, viņi atjaunojas, ja, palīdz darboties un nenobeigties, ja, lai nenobeidz šīs te nervu šūnas. Tātad, kā jau es teicu, arī pie sāpēm, pie gripas un saaugstēšanās arī pati ginkga biloba atsevišķi ir palīdz pretsāpu līdzeklis un stiprina atmiņu. Gan šis te kokteils, jā, gan arī pati ginkga biloba. Es varbūt šodien atkārtošos daudz, jā, bet šeit ir gan sīkāk es to ņēmu, jo gan atsevišķi pa vienam mēs to varam lietot, bet labāk ir šī te kokteļa veidā, jo viņš viens otru papildina tieši pie nervu sistēmas sabalansēšanas un nervu sistēmas sakārtošanas, nomierināšanas, ja, ir šī te viskopējā darbība un katrs šis te augs, viņš arī kaut ko atkārtojas un
līdzīgas iedarbības katram šim te augam. Tāpēc viņi arī viens otru pabalsta un salikti viņi arī šeit ir kopā. Un kā jau es teicu, urīnceļu infekcijām, jā, jo kā nervu sistēma un šis te disbalans tieši nervu šūnām iet caur nieru sistēmas. Un ja ir tiešām, kuriem ir ļoti, arī bērniem pieņemsim, kam ir, pieņemsim, urīnceļu nesaturēšana, ja, tad kas nevar saturēt, ja, viņš arī viss ir uz nervu sistēmas, tad tāpēc, ka šī te gan kanāli, gan apakšnieri, ja, gan pati niera, šī te viss sistēmas atbild par nervu sistēmu. Un šī te nervu sistēma ir pārslogota, un viņam muskulīši atslābst, ja ir sevišķi mazāki, smalkāki bērni vai nenobriedušāki bērni, ja, tad arī ļoti ilgi cīnās ar šādu problēmu. Tas ir tikai ar nervu sistēmu un nieru sistēmas kopums. Kā jau es teicu iepriekš arī par kaulu veidošanos arī, ja, tad arī gan Ginka biloba un arī šeit ir, tā kā vairāk viņi pievienot, tāpēc es tā atkal to pašu varbūt atkārtojos, kā jau es saku. Ļoti efektīgi ir arī tieši sāpes vēderā, gan visādos variantos, ja, visādas sāpes mums ir vai nu spazmas, vai nu zarnu sāpes, vai nu menstruācijas sāpes, ja, kuras ļoti šobrīd izteiktas ir jauniešiem, jo cikli ir nesabalansēti un arī saistīti ar nervu sistēmu. Ja nav sabalansēta nervu sistēma un ir paaugstināts stress, tad menstruālais cikls, hormonālais cikls nevar sakārtoties. Ja, sakārto nervu sistēmu, sakārto urīnu sistēmu un automātiski viss cikls sakārtojas. To visu var pamazām to sadarīt, jo hormonālā ciklā ir jābūt, menstruālam ciklam ir jābūt patstāvīgam. Nevar lēkāt augšā lejā, vēlāk ātrāk, ja, līdz tas šo te hormonālo sistēmu, un tas arī ir saistīts ar smadzeņu attīstību, ja, tad viss būs disbalansā. Bet arī tiešām pie sāpēm var šo te arī numuru 3 vai arī pašu Ginka bilobu var paņemt atsevišķi kā tādu pretsāpes produktu. Un tātad, kā jau es teicu, pie miega sakārtošanas, ja, tad serotonīnam ir jābūt sakārtotam. Tā, un gramošanas sistēmai numur 3 ir tas, kurš sakārto ļoti labi, strādā ar zarnu traktu un tieši pie kuņģa čūlām, pieņemsim, ja, kam ir ļoti liels gramošanas sistēmas, jo, problēmām, ja, jo arī ir saistīts ar smadzeņu skābekli smadzenēs. Ja nav attecis skābeklim, ja vēnās un asinsvados nebūs skābeklis, gramošana arī nebūs, jo skābeklis arī atbild par žults sabiezējumu, ja. Ja būs biezs žults, nepareizā veidā viņš līst mums iekšā, nesagramosies pārtika, rodās šī te problēma, ja, un veidojas ar laiku šī te kuņģa čūla. Vai nepareizais ēšanas cikls, kā es saku, ja, kā mēs esam runājuši, kad jābūt ir pareizais ēšanas cikls. Tātad, un, protams, arī viss labāk, es teiktu, šīs te produkts ir tas, kurš sakārto un regulē nervu sistēmu, jo viņš ir tiešām ļoti, ļoti saistīts ar miega traucējumiem. Un, ja ir nervu sistēma, kā es saku, uzvilkta, jā, tad arī miegs nebūs. Jā, un nevaram aizmigt, ilgi grozamies, ilgi mēs jau saprotam paši, ja mēs kaut kur uztraucamies vai par kaut ko domājam, vai kaut kādi mums ir apakš domāšanas stress, kā es saku, jā, ne tikai tāds lielais, tad arī mums nav miegs. Un līdz ar to arī šī nervu sistēma nepienāks skābeklis smadzenēm. Un kā nepienāks smadzenēm, tā nervu sistēma mums, nervu šūnas mums
sāk atmirt. Ja? Pamazām, un mēs rodam diskomfortu. Ja? Un ar papildu skābekli tas nenozīmē, ka mēs iesim ārā, tagad elposim, kaut kas tur notiks. Būs labāk, jā, bet viņš neuzsūksies. Ja? Tā ir drusku savādāka sistēma, šūnās savādāk strādā skābeklis un uzsūcās nekā parastā elpošanā. Tad mēs ar elpošanu mēs palīdzam plaušu alveolām, kā mēs zinām, un ja alveolām pietiek, tad mums dodās arī skābeklis. Bet tas nepietiek, lai barotu smadzenes ar pilnvērtīgu skābekli. Un, protams, aktivizē reproduktīvos hormonus, jo reproduktīvie hormoni arī atbild par mūsu nervu sistēmu smadzenēs. Tas bija numur 3. Tas ir tāds, es teiktu, stiprāks, ja, kurš, ja tiešām ir ļoti, ļoti liels stress, tad numur 3 ir tas, kurš palīdz. Vai pie hroniskiem nervu stresiem, vai ja visu laiku ir vienā stresā, arī bērni, ja, kuri ir ļoti, ļoti, kā es saku, uzvilkti un nevar apstāties pa katru sīkumu, raudam pa katru sīkumu, mēs kaut ko tur sāk pļaut un kliegt, ja, tad tā jau ir hroniska nervu sistēma. Tad ir šis te numur 3. Numur 4 ir sabalansēts, vienmērīgs nervu sistēmas balansētājs, es teiktu tā, ja. Viņš tāds mierīgs, jo citiem viņš pat neietekmē. Daudz saka, man neko viņš nedod. Jā, jo viņš tāds, es teiktu tā, mierīgs. Viņš vairāk strādā numur 4 ar iekšējo mieru, ar iekšējo, kā lai saka, sirds mieru, ja? Jo tur ir bolderians, tur ir, jā, tad ir arī šī te mūsu harmola, kas ir, un lavanda, jā? Tātad ļoti tādi mierīgi koncepti, kuri kopā ar harmolu strādā, jo harmola ir tikai tā, kur tikai 100 mg ir iekšā, vairāk ir bolderians. Tāpēc ir arī šī te sirds mieram, jo daudz to nejūt. Un lavanda arī ir vispārējās nervu sistēmas balansēšana. Ja? Tad mēs lavandiņu pašu atsevišķi mēs varam arī. Mums ir, tad ir no lavandas daudz, mums ir izveidot produkti, ja? Arī gan eļļiņa, gan kapsulas, arī atsevišķi lavandu būs vēl mierīgāks tas produkts. Tad mēs varam vai nu eļļiņu papilināt, nomierinās, mēs miegam varam palīdzēt, ja? Arī šis te ir vairāk miegam, es teiktu tā, kad vakarā ieņemam vai no rīta, tad, kad mums ir vajadzīgs kaut kur mierīgi jābūt un lai mēs varam sirds mierīgi elpot, sirds mierīgi, ja ir kaut kur jārunā un nevaram nomierināties, tad šīs te numur 4 ir tāds produkts. Jā, tad vairāk, ko tad mums baldriāns, tātad, ko tad dara? Baldriāns ir ļoti sedatīvs un nomierinošs spazmātiskais vai savelkošs un spazmas mazinošs īpašības viņam ir. Ja, tad pie spazmām. Ja, baldriānu mēs arī varam lietot arī kā pie asmas spazmām, pieņemsim, vai kā es teicu, arī šīs te pēkšņās nervu disbalans, kad ir, ja pēkšņi man sāk, es nevaru nomierināties, es teiktu, ka numur 4 jābūt vienmēr kabatā, lai mēs viņu paņemtu kā parasto bolderiāni, ja, bet šeit ir klāt vēl sabalansēts, lai viņš nedod tikai to sedatīvo. Jā, tad uzreiz, lai nav, lai viņš ir pamazām to dara. Jo mēs nedrīkstam uzreiz, kā parastā aptiekā, mēs ņemam, dod mums izraksta tabletes, ja, kuras uzreiz kaut ko vienkārši nobloķē, aptur, ja, bet šeit mums ir tas, ka viņi savienot kopā ar daudziem augiem, tāpēc, ka viņš to dara pakāpeniski, ja, viņš viens otru papildinot, viņš lēnā garā to dara, lai mums nebūtu disbalans organismā iekšā, ja.
Tad baldariāns arī mums ir ļoti nomierinošs un daudzgadīgs ziedaugs, kā jau mēs zinām. Kādas tad ir ārstnieciskās īpašības? No seniem laikiem jau zināms, kad ir ļoti sedatīvs līdzeklis, tātad baiļu sajūtām, nemieram, satraukumam un bezmiegam. Baldriāns mazina kuņģa zarnu spazmas, veicina kuņģa zarnu žults dziedzera sekrēciju. Baldriāns ir tas, kurš īstenībā šo te numuru 4 var arī lietot tie, kam ir bieza žults, es teiktu. Ja, jo viņš sakārto žults dziedzeru to funkciju, ja, palīdz šķidrina tātad žulti. Ja ir neoperēts, ja, tad, ja ir izoperēts sfinks, tad šis te nepalīdzēs, jo viņš nav, var sakot, žults kanālam mums ir, esmu daudzreiz stāstījuši, jau runājuši par to, ka tad, kad neoperē, kad mums ir viss kārtībā ar žulti, tad ar žults un aizkuņu dziedzeri, mums tad, kad ir problēmas, mums viņu nooperē, mums to krāniņu nogriež, ja? Un tad viņš nelīst mums iekšā, tātad kuņģī, ja, mums nelīst viņš iekšā pamazām, pa drusciņam, ja, jau noteiktā daudzumā, katram mums ir izveidot, cik daudz mums ir vajadzīgs katrā reizītē viņam tur tecēt. Un viņš aizverās noteiktā daudzumā. Bet tad, kad viņš ir nogriezts, jo žults pat jau veidojas, nekas jau viņā nemainās, funkcijās pašās jau nemainās. Šī te saglābšana nav, un viņš šļācās cik tur viņš spēja izšļākties, ja? Tad, kad un ātrāk sabiezē, un tad, kad izoperē žulti, tad to žults finksteru, tad arī ātrāk rodās cukura diabēts, starp citu, jo nefiltrējās cukuri cik tā kā pareizā vajadzībā, ja? Tad saglābjam savus visus mazos aparātiņus, kas mums ir organismā. Bet baldriāns ir tas, kurš var šo te žults atteci palīdzēt viņam, tā kā šķidrināties, ja, jo, ja ir ūdens pa maz organismā, tad arī žults paliek ar laiku bieza. Paplašina asinsvadus un pazemina asinsspiedienu. Tātad baldriāns ir ļoti labs sievietēm grūtniecēm tieši pie toksikozes, ja, tad pirmajos 3 mēnešos, jā, citiem ir, citiem nav, bet tas arī saistībā ir ar nervu sistēmu, ja, tātad, un arī, protams, pie klimaksa, sakārto šo te hormonālo ciklu, palīdz, ja, ļoti ir spēcīgs baldriāns arī pie epilepsijas, un tieši epilepsijas ārstēšanai var papildus dot, ja, un ko, diemžēl, tagad nesaka un neatzīst, ka baldriāns to dara, bet papildus dodot tie, kas lieto baldriānu tieši pie plaušu slimībām un tieši pie epilepsijas, ja, kad ir aizdus šausmīgas lielās un ka nāk lēkmes, ja, tad arī baldriāns, jo epilepsija ir arī viena no tām, kas saistīta tieši ar smadzeņu garozu balansēšanu, ja, apasiņošanu, un ja tur atkal ir skābeklis par maz, tad viņš tur nestrādā kā vajag, ja, un tad dod šo te disbalansu. Baldriāns tātad ir pierādīts, kad ir pirmām kārtām, kā es teicu, sedaktīvais efekts, tas ir ļoti stipra nervu spriedze, rada tātad pozitīvu efektu pie stenokardijām, jo stenokardijas ir arī nervu kamols, kā es teiktu, ja. Un pie tātad hipertenzijām arī, ja, tad visa augšējais, apakšējais spiedieni, visi tie ir arī šo te ietekmi uz, kā jau saka, ja, tad viss notiek uz nervu pamatu, ja, bet tā arī ir, jo šīs te nervu šūnas mums daudz ko
ir visu sakārto, ja, un ja ir disbalans nervu šūnās, jo nervu šūnā ir tie, kas arī, nervu šūnā ir arī šis te disbalans plus un mīnus par to, ko mēs pagājušreiz runājām, par, kad ir elektriskais vats, ja, kurš ir mums jābūt arī sabalansētam, un tieši nervu šūnās ir šim te sabalantībai ir jābūt. Ja, un ja viņš ir kaut kur pa daudz, uz vienu pusi vai uz otru pusi, tad arī šie tie impulsi nepareizi aiziet un nestrādā uzreiz orgānu sistēmas un rodās šīs te komplikācijas. Efektīgi arī strādā pie tātad iekšējo gludo muskultūru sakārtošanai, uzlabo garstāvokli, jā, jo nervu sistēma nomierinās. Tātad preparāts, baldriāna preparāts visbiežāk iesaka vidējās darbības nervu uzbudinājuma nemiera izraisītā miega traucējuma novēršanai, ja, kā jau mēs runājām. Tātad baldriāns preparāts atšķirība ir sintētiskiem līdzekļiem, otrā rītā nemazina modrību, bet uzmanības traucējumus novērot tikai dažas stundas pēc lietošanas. Jā, tad viss tas notiek lēnām, kā arī īstenībā tā jābūt, jo nervu sistēmai nevar uzreiz, iedzersim un uzreiz ir jābūt labi, nē, viņam pamazām, protams, tas ir mums varbūt citreiz nepieņemami, jo mēs gribam uzreiz un tagad, jā, bet šī nervu sistēma nekad uzreiz nebūs, ja būs pareizais, vārdsakot, lietojums. Baldriāņu tēja uzlabo miega kvalitāti, ja, jo mēs zinām, ka var iegādāties baldriāņu tēju atsevišķi un baldriāņus kā tādus ļoti iesaku, ja, tieši miega kvalitātei un īsā miega perioda neregulāro miegu, bet nedod efektu pēc nakts pamošanās. Jā, tad, ja ir pa daudz nervu sistēmu uzbudināta, tad mēs mostamies naktī augšā. Ir jau visādi citi, protams, iemesli, jā, bet galvenokārt ir tieši nervu sistēmas disbalansam naktī, jā, un miega kvalitāte mums ir savādāka. Mēs šo ciklu pāraujam, jo mums ir jābūt vienā mierā un mēs jāizguļ nepieceļoties, jā, tad miegam. Ir dažādas fāzes, citreiz parunāsim atsevišķi arī varbūt tieši par miegu, kā tas notiek, jā, bet arī visas ir saistīts ar nervu sistēmu, jā, tad arī baldriāņi tieši mierīgi var, bet arī var, kā es teicu, var arī šo te numuru 4 vakarā iedzert, ja nav šīs tējas un tieši ar baldriāņu saistības. Mazina ēstgribu. Jā, baldriāns ir tas, jo uzbudinātība ir pirmais, ka mēs gribam vairāk ēst. Ja mēs esam satraukti, mēs vairāk ēdam. Jā, tad vienalga ko, vairāk gribās saldu, vairāk gribās stipru. Jā, ja ir nervu sistēma uzbudināta. Tad arī līdz ar to būs labs efekts, ka mēs mazāk gribēsies mums ēst. Mēs ēdīsim, bet ne tik daudz. Jā, un ētrisko eļļu lieto tieši kapsulās un peldēm stresa novēršanai un miegam. Var arī baldriānu un šo te starp citu kapsulu numuru 4 mēs varam atvērt un pievienot pie bērnu peldināšanas. Jā, mēs ievietojam šo te izberam šo te kapsuliņu vanniņā, kur mēs peldinam bērnus, mazus zīdaiņus, var arī pielikt, un viņš strādās un sakārtos, palīdzēs nomierināties tam bērniņam, it sevišķi, ja ir ļoti, ļoti daudzi, ļoti stresēti šie te bērni, mazie zīdainīši, jā, līdz pat pusgadam un vairāk, kad nevar iemigt, kad ir jātrako, nevar savākties, nevar aizmigt, jā, tad arī, protams, var visādas ētriskās eļļas pa vienam to pašu lavandiņu, nekas slikts nenotiks, ja 2 pilītes uzpilnāsim uz pilventiņu vai iedosim pēlpot lēnā garā,
ja pie deguntiņa klāt arī ļoti efektīvi palīdz tieši nomierināšana. Arī šo te vannēšanos arī palīdz šī te kapsula. Vai arī mūsu eļas, protams, arī tā pati lavanda vai timijāns, ja mums daudz eļas, kur mēs varam arī šiem te bērniem palīdzēt tieši nervu sakārtošanai un miega kvalitātei. Un, protams, ir lavanda. Tas mums ir zināms ļoti, ļoti jau sen, kāds mēs izskatāmies, smalks un skaists, un zilgadiem violetiem ziediņiem, ļoti skaisti smaržojoši un pozitīvām emocijām. Kad mēs lavandu smaržojam, mums ir ļoti pozitīvās emocijas, ja būs baldriānijas, mums viņš nomierinās, sedatīvi mums smadzenēs nomierināsies, bet lavandiņa mums dos to prieku un tādu efektīgu tieši gribēsies vairāk smaidīt, jā, būs tāda emocionālā lavanda ir emocionālais nomierinātājs, es teiktu. Tā. Arī pret stresu, nemieru, nogurumu, galvas sāpēm, protams, uzlabo imūnās sistēmu, jo nomierina šo te sirds mieru. Tāpēc ar viņai arī šeit ir pielikta klāt ādas kopšanas līdzekļiem, kurš ļoti dabīgi lavandas eņu pātrina ādas šūnu atjaunošanās. Tāpēc arī mūsu produktos ļoti daudzos ir, kur mums ir lavanda. Jā, gan pie matiem, gan pie mūsu matu eļļās, gan pie kosmētikā ir. Jā, mums ir daudz, kur lavanda pielikt, arī atsevišķi, kā zinām, gan lietojam atsevišķi, ir kapsulas atsevišķi lavanda. Jā, viss šis te produkts ir daudz, kur izmantot, jo viņš tiešām gan kā ētriskā eļļa ļoti spēcīgi, tieši nomierināšanai un sakārtošanai un ādas sakārtošanai, ja, jo caur šūniņām, caur nervu šūniņām arī sakārtojās šī te, tātad, sistēmu sakārtošana, ja. Lavanda dod spēku un enerģiju, aizsargspēju pret dažādām infekcijām, ja, jo lavanda ir kā antioksidants, kurš tiešām pret iekaisumiem ir efektīvs, ja, arī antiseptiķis, ja, ārstē apdegumus, ekzēmas, dermatītus, brūces, insektus, kodumus, lavanda kā tāda, ja, nomierina, relaksē iekšēji, līdzsvaro, noņem spriedzi un trauksmi, uzlabo garstāvokli un omu. Jā, tā arī ir, ja, kad lavandiņa to arī dara, jo, kā es teicu, ir tāds priecīgāks prāts un tu iekšēji sirds mierā, tu iekšēji nomierinies. Numur 4 īpašības, tātad kāds tam mums ir antidepresants, kāju sāpēm, ja, ginekoloģiskām slimībām ir lavanda ļoti, un arī numur 4 pats par sevi, arī ļoti papildus varam, protams, mums ginekoloģijai ir daudz produktu, jā, bet arī šīs te tieši nervu sakārtošanai, jā, tad arī pie ginekoloģijā, tad tā ir hormonālā sistēma, jā, kur mums arī ir plus, atslābina smadzenes un regulē miegu. Mazina locītavas un reumatismas sāpes. Jā, jo lavanda arī šeit, kas ir numurs 4 klāt, viņa arī ir pretiekaisuma un šim te reumatismam arī mums palīdzēs. Tātad labvēlīgs ir arī apmērīgām un nekontrolējām reakcijām uz emocijām, piemēram, trauksmes un bailēm, it sevišķi pie bailēm. Ja? Jo tāpat kā numurs 4, bailes ir pirmām kārtām un arī, kā es teicu, caur nieru sistēmu. Tās ir tiešām, tā viņš ir un tā viņš arī strādā. Mums ir bailes, mums daudz baiļu ir visādā novirzienā, ja? Ne tikai kā bailes iekšējās, bet bailes mums ir dažādi. Nevaram pārunāt, nevaram pateikt, ja mēs nekoncentrējamies un visādi šādas te emocijas mums ir, tad šīs te numur 4 mums var palīdzēt arī šīm te bailēm. Samazināt gramošanas traucējumu sekas.
palielina uzmanību bērniem pie, kā es teicu, hiperaktīvām problēmām, ja, tad savācās bērns, nav vairs tik stresains, ja, mazinās šī hiperaktivitāte, agresija noņemās nost, ja, nodrošina veselīgu miegu, jo šī te agresivitāte, jo bērns nevar tiešām ne tikai pa dienu, bet arī vakarā nevar savākties, ja viņam visu laiku kaut ko jāņemās. Vai nu emocionāli, vai nu darbībās, ja, vai kādu viņš nevar nomierināties, jo pirms miega bērniem ir jānomierinās. Nevis jādauzās, kā es saku, ja, bet ir tiešām mierīgi jābūt, lai šis te miegs mierīgi mums strādātu un lai nebūtu naktīs celšanās bērniem tāpat augšā, vai daudz bērni pat murgo pa naktīm, ja, kliedz kaut ko. Ja, tā ir visa nervu sistēma, jo vairāk tā dara, jo viņi būs stresaināki. Un arī pie bezmiega, ja nevar vispār aizmigt gan pieaugšiem, gan arī bērniem, un samazina asinsspiedienu, sabalansē asinsspiedienu. Samazina menopauzes seku tātad smagumu, biežumu, ja, kā es teicu, arī pie šīm te karstumiem it sevišķi, ja, lai šis, normalizējas. Numur 4 ir ļoti labs arī tad, kad sākas menopauze, ja, kad lēkā, tad ir, tad nav, ja, tad arī šī te nervu sistēma mums ir uzbudināta, un viņš arī to palīdz. Jo arī hormoni līdz ar to un vispār hormonu balansēšanai, kā tādai, gan vīrišķo, gan sieviešķo hormonu balansēšanai ir numur 4 ideāls produkts. Jā, un arī viņš arī tāpēc arī ir tā beigās pašu galā ir šis te numur 4, kas stabilizē šo te hormonālo sistēmu balansēšanu. Jā, jo ļoti svarīgi ir, kad ir sievietēm vīrišķie hormoni ir pa daudz augšā, vai atkal otrādi, kad ir puišiem sievišķie hormoni pa daudz augšā, tad arī viss tas ir saistīts ar hormonālo sistēmu disbalansu, ja? Un viss iet caur nervu sistēmu. Tātad, un galvenais, ka nomierina smadzenes, ja, un palīdz skābekli dot un nomierina smadzenes un visu ķermeni kopumā. Nu, to es gribēju šodien stāstīt. Varbūt ir jautājumi, kā viņus lietot? Kā lietot, tātad numur 4, tas ir numur 3, ir jālieto, es teiktu, tad, kad vajag, ja, vai profilaktiski ir jālieto 1 reizi dienā, bet noteiktā laikā. Tieši, ja mēs lietojam 2 reizes dienā, kam ir lielāks stress, tad ir jābūt starpā 12 stundām. Ja, tad bet ir vienā laikā, tāpat kā 20 mēs dzeram vienā laikā un jābūt 24 stundām vai 12 stundām. Tāpat arī šim te numur 3 ir obligāti. Ja ir šīs te patstāvīgās stresi, visu laiku ir kaut kāda vajadzība, visu laiku viņu ilgstoši lietot. Ja mēs ļoti stresojam un tā vienreizēji, nu tad mēs dzeram tad, ka lai mēs nomierinātos, bet vismaz 3-4 stundas pirms tam, ja, piemēram, mums ir vajadzīgs kaut kāds, uzstāties vai tur, pieņemsim, runāt nopietni sapulcēs un mēs nevaram saņemties, ja, ir arī tādi varianti. Tad arī numur 3 ļoti efektīgi strādā. Bet pirms tam, tad ir iepriekš kādu stundiņu vai 2 ir jāiedzer, lai viņš sāk strādāt un tad viņš būs. Numur 4, es teiktu tā, ka viņš ātrāk strādā, bet maigāk strādā. Numur 4 mēs varam gandrīz vai katru dienu sev papildus, es teiktu, ka šie tie produkti ir papildus mūsu visiem, ko mēs lietojam, ir šobrīd noteikti jālieto. Jo nervu sistēma mums ir jāsabalansē. Un nervu sistēma mums ir jānostiprina, lai mūsu nervu sistēmai netiktu nekas klāt. Jā, jau kā es teicu, šobrīd ir diezgan traģiski iet ar nervu sistēmām cilvēkiem, jā, un tie, kas ir ļoti vāji nervu sistēmās vai slimo ar nervu sistēmu,
vai smadzeņu sistēmu, jā, tad notiek diezgan traģiski un momentāls pārmērīgas, es teiktu, nekoncentrēšanās un visādas problēmas rodās, ja? Bet jābūt šī nervu sistēma stipra, nobalansēta, sabalansēta, sakārtota, ja? Lai mēs nestresotu, lai mums iekšā netrīc, kā es saku, ja? Lai mums ir spēks, miers, tad šobrīd it sevišķi, es teiktu, ka viņš ir tiešām it sevišķi numur 4, vai, kam ir stiprāki vajadzīgi nervu sistēmas balansi, numur 3, ir kā profilakse pusgadu vismaz jālieto. Tālūk. Varbūt ir jautājumi meitenēm.